Sveiciens! Mani sauc Elīna Baltskara, un šis ir podkāsts, kur savos stāstos dalās avantūristi, kuru piedzīvojumus iedvesmo saules un vēja enerģija. Šodien viesos ir cilvēks, kurš abus šos spēkus ir izbaudījis intensitātē, kādu tiem, kuri ir uz zemes, nav iespējams izjust. Šodien ciemos izplatņlēcējs Reinis Rūtentāls. Sveiks, Reini! Sveiki! Reini, parasti cilvēkiem ir mērķis kādreiz dzīvē izlekt ar izpletni. Viņi tad tur pārvar bailes, tiek kaut kam pār sevi, izlec un dzīvo tālāk. Kāpēc tev nepietika ar vienu reizi? Es laikam pat nekad neuzdevu sev šo jautājumu. Tiklīdz biju dzirdēju par pirmo iespēju izmēģināt, nešaubījos, kad man tas jāizmēģina. Tas vēl bija jaunsarga vecumā, jaunsardzes ietvaros, kopā ar zemesargiem bija iespēja izlekt ar izpletni. Kā izmēģināju, tā viss palika. Domāju, vajag vēl un vēl. Tā līdz galam nesapratu, vai gribējās vēl izbaudīt, un tur arī beigās palika uz visu dzīvi. Tā kā, jā. Cik daudz reizes tu esi izlecis līdz šim? Tuvojos 3000 šajā gadā, jānosvin būs apaļš cipars. Drīz, ceru mēnešu laikā būs 3000 lēciens. Ja tev būtu jāsalīdzina pirmais un šis jau gandrīz 3000, kādi būtu tavi secinājumi? Droši vien, ka tas ir pie jebkura lielāka skaita, kad ir kaut kāda pieredze un pārliecība par to, ko es daru. Varbūt tā adrenalīna deva ir mazākās proporcijās, bet viņa joprojām ir. Un, tur ir vienmēr piedzīvojams katrā lēcienā. Tā kā es teiktu, mazāk stresa un lielāks prieks par to, ka mums sanāk un visu kaut ko labu darām gaisā, skaistu veidojam un palīdzam arī citiem cilvēkiem to apgūt. Es nekad to neesmu darījusi, tāpēc man interesē, kāda ir tā pamatsajūta. Tu krīti vai tu lido? Mēs droši vien gribētu teikt, ka mēs lidojam, jā. Jo mēs īstenībā to krišanu īsti nejūtam, izņemot reizēs, kad tieši jāizkrīt cauri tādam izteiktam mākonim, tad pēkšņi tā ātruma sajūta parādās. Bet ja mākoņa nav vai lidojam garām mākoņiem, tad liekas, ka tā zeme gandrīz vai nevar redzēt, ka viņi tuvojās. Ir tāds sajūta, ka mēs vienkārši levitējam gaisā. Tad mēs to minūti ļaujamies tai sajūtai, ka mēs lidojam, ka izpildam visādas manevrus, bet tāda, par krišanu, laikam mēs to retāk saucam, drīzāk lidojam. Es klausījos pirms mūsu sarunas arī citas sarunas, kurās tu esi viesojies, un vienā no tām tu sacīji, ka tajā brīdī, kad tu lido, kā mēs tikko noskaidrojām, ir tāds atbalsts uz ķermeņa no vēja plūsmas, un pateicoties tieši vējam var izpildīt dažādas kustības. Kas ir tas vējš, ko tu izjūti tajā brīdī, kad tu izlec no lidaparāta? Es viņu tā kā varētu salīdzināt tādu komfortablu spilvenu. Varbūt sākumā cilvēkiem pirmoreiz lecot, tur ir tāds mazliet šoks, ka cik vējš var būt stiprs uz ķermeni, tas tā kā tāds spiediens. Bet, ja mēs salīdzinām ar iegulšanos mīkstā gultā, tad viņš ir līdzīgs. Tā kā viņš nav nesāpīgs, nekas tur nav briesmīgs. Tikai sākumā cilvēkiem varbūt tas ir kā pārsteigums. Bet, man tā ir tāda komfortabla atbalsta sajūta, ar kuru var manipulēt. Ar mazu piepūli, līdzīgi varbūt kā peldot, bet vēl vieglāk. Jo gaisa galu galā ir elastīgāks, vēl mīkstāks nekā ūdens. Un tā mēs arī viņu izmantojam, lai sevi stūrētu. Un šis te plūsma mums sniedz to kontroli. Ar kādu ātrumu tu lido? Tāds vidējais ātrums tādā klasiskā pozīcijā guļas uz vēdera ir 220 km/h. Un tad, kad mēs izpildām trikus visādās vertikālās pozīcijās, dažreiz ieskrienamies līdz 300. Ja tā mērķtiecīgi grib ātrumu sasniegt vēl lielāku, tad var arī rekordi pat iet jau virs 500 km/h. Bet tad jau ir speciāls tāds lateksa tērps slidenu virsmu, lai nekas netraucētu ieskrieties vēl ātrāk. Bet tā ikdienā treniņos vai izklaides lēcienos mēs sasniedzam līdz 300 km/h. Cilvēkam, kurš nespēja nemaz iedomāties tādu ātrumu, kā tu censtos raksturot to sajūtu, kas ir tīri fiziski piedzīvojot ar savu ķermeni
nepastarpināti tiešā veidā šādu ātrumu? Jo tas ir ļoti daudz. Man liekas, tas diezgan ir komfortabls. Droši vien arī tāpēc, ka mums nav atskaites punkti īsti. Mēs to ātrumu nejūtam, tāpēc mēs domājam, ka mēs lidojam. Mums ir vienkārši šis gaisa spilvens, uz kuru mēs jūtam atbalstu, bet nav citu indikāciju par šo lielo ātrumu. Un, līdz ar to braukt ar motociklu uz 300 pa šosei ir, es domāju, daudz trakāk un baisāk nekā brīvā kritienā to ātrumu izbaudīt. Tā kā, jā, viņš izklausās briesmīgi, tas cipars, bet tajā tukšajā telpā, kad mēs pārvietojamies, nav šķēršļu, jā, tad mēs diezgan komfortabli jūtamies ar to ātrumu. Parasti cilvēki runā tur pa dzīvi, un tad saka, vajag vienkārši peldēt pa straumi. Kā ir ar vēju, vajag papret vēju, kā tev šķiet no savas pieredzes? Kaut kāda ļaušanās ir vajadzīga, lai iegūtu to brīvību. Jo klasiski cilvēki, kas sāk mācīties, ir saspringti un cīnās vairāk ar saviem muskuļiem un prātu, kas tur liek visādas bremzes. Bet pēc tam, kad mēs pierodam, tad jā, mēs ļaujamies tam vējam, un jo atbrīvotāks ķermenis, mazāka piepūle, jo vieglāk un gludāk tas lidojums norit. Tā kā kaut kādā mērā ir jāļaujas. Bet kā spēt tādā situācijā ļauties, jo tie ir paaugstināts stresa apstākļi, es domāju, tur ir paaugstināts satraukums, un tad, kad mēs esam satraukušies, ļaušanās šķiet kā pēdējā lieta, ko mēs varētu izdarīt. Kas ir tas, kam ir jānotiek prātā, lai tu spētu atbrīvoties, un es pieļauju, ka tā atbrīvošanās ir nepieciešama gan fiziski, gan mentāli kaut kādā ziņā? Es kā instruktors droši vien varētu teikt, mēs mēģinām cilvēkiem iedvest to drošības sajūtu, un viņi savukārt droši vien mēģina uzticēties instruktoriem un kaut kādā mērā paļaujās uz mums, ka mēs ar visu tiksim galā. Visas tās bailes un tie saspringzinājumi, tas ir ne tikai no domām. Un, ja mēs esam iedevuši kvalitatīvu informāciju pirms tam, kā tas process notiek, kas būs jādara, un to visu reducējam līdz pāris vienkāršiem soļiem, tad cilvēkiem tās lielākās bailes jau paliek malā. Un, protams, mēs turam arī un palīdzam iziet tai pieredzei sākumā fiziski cauri. Un es domāju, tas arī tas, kas ļauj tikt pāri tam grūtākajam posmam. Un pēc tam jau, kad cilvēks saprot, ka tiešām tas 300 km/h gaisā nav nekas briesmīgs, vai 200, jo mēs krītam lielā tukšā telpā, mums nekas tā kā tieši nedraud tajā brīdī. Un tad tās bailes pamazām atkāpjas un tā komforta sajūta parādās. Un tad arī ir tas gandarījums, ka cilvēks ir pārvarējis tās bailes. Es domāju, tas daudziem arī ir galvenais iemesls, kāpēc viņi atgriežas. Es to izdarīju, un īstenībā bija forši. Varētu izdarīt vēlreiz un baudīt vēl ar vien vairāk un vairāk. Tā proporcijas starp bailēm un gandarījumu tur tikai paaugstinās. Pēc tam bailes ar vien mazāk, bet prieks ar vien lielāks ar laiku lecot vairāk. Kas ir tie procesi, kas ir notikuši tavā prātā šo gandrīz 3000 lidojumu laikā, kā tu esi audzis vai kaut ko sevī pārvarējis iekšēji, attīstījies, iemācījies pats par sevi, to tik ilgi darot? Lielāko daļu laika es lecu savam priekam, un es pat teiktu, ka tajā laikā es mazāk mācījos. Kā tajā brīdī, kad es saņēmos, un man pat jau no malas cilvēki jau teica, Reini, ir laiks, tik ilgi lec, tik daudz lēcienu, un sācis kaut ko darīt kā instruktors. Tas prasīja saņemšanos, tur parādījās atkal jauns adrenalīns, jau citā līmenī, ka pēkšņi man ir tagad par citiem cilvēkiem jārūpējās. Un tas adrenalīns tagad joprojām ir man ikdienā visu laiku līdzi, jo tā atbildība vairs jau ir nevis par sevi, bet par apkārtējiem. Mani lēmumi bieži vien var novest cilvēkus, vai viņi piezemējas smuku lidlaukā, vai pēkšņi aizlido kaut kur aiz meža. Ja, tur man rūpīgi jāsako līdzi. Tas uzliek atkal tādu jaunu atbildības latiņu un papildus adrenalīnu. Salīdzinot to, kā tu sāki un tagad tu māci arī citiem, kas tev ir bijis grūtāk, tikt galā ar savām bailēm vai palīdzēt kādam citam cilvēkam tikt galā viņam ar viņa bailēm?
Nē, no savām droši vien nav tik grūti tikt galā. Man ir sava formula par to, ka man vajag tikt vaļā no nezināmajiem elementiem, kas rada bailes. Ja es tā teikt, kārtīgi izpētu prognozes, apstākļus, visu noskaidroju, kas būs, kā būs, tad man tās bailes pašam savējās sāk atkāpties. Bet nezināmais elements bieži vien ir otra cilvēka prāts. Ja, tur mēdz būt pārsteigumi. Ja, mēs nekad ar pirmo lēcienu ejot ar cilvēku uz lidmašīnu līdz galam vēl nezinām, kā viņš gaisā reaģēs. Tāpēc mēs viņus arī cenšamies maksimāli labi sagatavot. Un tad jau arī jūtamies drošāk arī paši to procesu vadot. Bet jā, es teiktu, ir man bijuši studenti, kam ilgāk tādas bailes velkās līdzi un arī traucē to performēt, tā teikt, gaisā. Un tas prasa pacietību, kaut kādu, es nezinu. Es katru to cilvēku faktiski uztveru kā draugu. Mēs diezgan cieši komunicējam par sajūtām, un tas prasa bišķiņu laiku un pacietību, lai pārvarētu un palīdzētu. Citreiz nevis fiziski iemesli, ka tur kaut kas nesanāca, bet tas viss ir prātā. Es parasti sev saku, es nepadodos, pat ja ir studentam iet grūti, un es nepadodos, lecam vēlreiz un vēlreiz, vai aizbraucam uz vēju tuneli, ātri patrenējamies tur, vēl atbrīvojamies no kaut kādiem šķēršļiem un bažām. Tas tāds ilgs darbs dažreiz. Kas ir tie aspekti? Tu saki, ka tu noskaidro visus parametrus nepieciešamos. Kas ir tās lietas, kas ir jāņem vērā, kas ir tādā čeklistē, ja to tā var saukt, kam jāaiziet cauri pirms tiek vispār uzsākts ceļš uz lidaparātu? Īstenībā mēs sekojam ļoti strukturētai sistēmai. Ir apmācību kurs konkrēts, tur AFF, jeb Accelerated Freefall Course no angļu valodas. Un, tur ir katrs leciens ir saplānots, katra leciena mērķi ir nodefinēti. Ir burtiski, kad mūs kā instruktorus trenēja speciālā instruktora kursā, mums bija simulējām visus darbības soļus, līdz students tiek aizvests uz lidmašīnu. Un, standarta lietas viņas ietver sevī visus pārbaudes, treniņus, mutiskus, fiziskus, dažādās formās, lai cilvēki gan audiāli, gan vizuāli, gan kinestētiķi visi spēj to uzsūkt, sakārtot to procesu jau pirms iekāp lidmašīnā. Tā kā tur ir struktūra apakšā. Un tad ir kaut kāda maza deva vēl psiholoģija, kur mēs kā cilvēki paskatāmies, uzsitam uz pleca, prasām, kā jūties. Tās lietas vēl pieliek to trūkstošo elementu. Un kas ir vēl kaut kādi tādi laikapstākļu parametri vai kaut kādas citas lietas, kas ir jāņem vērā, lai vispār varētu veikt lidojumu? Jā, šis īstenībā laikam ir tas grūtākais moments, jo to mēs tieši neietekmējam. Mēs visu laiku lozējam, bieži vien kā uz robežas iet gaisā vai neiet. Tur tie mākoņi ir pa daudz vai tur pa vidu var izlidot vēl cauri. Un tur ir tādi diskusijas, citreiz mēs savācām instruktorus uz sapulci un visi izsaka savu viedokļu un nobalso. Ja, piemēram, svētdien arī bija lidlauks pilns, cilvēki grib lekt, bet vējš ceļās arvien stiprāks, it kā saule parādās, bet nolēmām tomēr vērciet, jo brāzmas mēdz būt bīstams, viņas ir neprognozējams, un pat skaistā saulainā dienā strauja vēja brāzma var mūsu pēkšņi nogāzt zemē ātrāk nekā mēs to gribētu pie piezemēšanās, un leciens var beigties nepatīkami. Ja, un tad ir jāpieņem dažreiz tie nepopulāri lēmumi, neērti lēmumi, citi dusmīgi, ko saule spīd, kāpēc mēs neejam uz lidmašīnu, bet ne, instruktori nolēma, neriskējam, paliekam lejā. Ja, un ar to laikapstākļiem tā ir visu laiku. Tagad arī šodien mēs ar kolēģiem sarunājam ik pa 2 stundām sazvanīties, lai pieņemtu lēmumu, vai rīt vispār celt lidmašīnu gaisā. Un tur katrs skatās cipariņus, mākonīšus, visādas prognozes, bildītes un mēģinām izvilkt pareizo lēmumu no tā visā ārā. Kā ir, kad tavs viens no būtiskākajiem kolēģiem ir dabas nekontrolējams spēks? Kāda ir tā sadzīve, kad tu saproti, ka, gribot, negribot, tev kaut kā ar to vēju, pieņemsim šajā gadījumā, ir jāatrod veids, kā sadarboties?
Jā, laikam tas māca pacietību. Es to tagad novēroju uz jauniem biedriem, kas ir tikko nokārtojuši licenci un tagad grib lekt pēc iespējas vairāk un ir tādi iedegušies un ir gatavi gandrīz iet jebkuros apstākļos. Jo viņi varbūt neizvērtē pilnībā bildi vai to visu, kas ir gaisā notiek, vai arī vēl nezina, kas var noiet greizi, vēl nav tā pieredze tik liela. Un tad ar tā drosme pēkšņi lielāka nekā vajadzētu būt. Un tad man ir otrādāk. Tagad ir jau viss kaut kas ir redzēts pa gadiem, arī neveiksmīgas piezemēšanās un pārsteigumi. Tad tas droši vien tur tā atšķirība. Un es arī pieļauju, ka šī ir tāda nodarbe, kur 100% garantēts nav nekas. Kā ir dzīvot, zinot, ka vienmēr kaut kas var noiet greizi? Laikam, jā, tas kaut kur norūda, bet es teicu, es tā kā pieturos pie tās formulas, kad es visu laiku vācu šos datus par nezināmajiem vai nekontrolējumiem elementiem. Un jo vairāk man viņi ir, jo es tomēr drošāk eju uz priekšu, vai arī pieņemu stingru lēmumu. Tagad stop, tagad ir pa daudz, tur vējš, tur pa stipru. Un tad, jā, tas prasa pierod droši vien ar laiku. Sākumā arī tas instruktoram nāk līdzi tā atbildības nasta un tas stresiņš, kad mans lēmums var novest arī pie sliktām piezemēšanām, un tad tas sākumā uzliek tādu spiedienu, bet pēc tam pierod bišķiņu ar laiku un saprot, tā ir mana loma un viss, un es varbūt pat galvā jau izstrādājis tāds kaut kāds algoritms un ceļš uz lēmumu pieņemšanu, un es vairs mēģinu to nedarīt emocionāli, bet salieku tā kā faktus kopā un piedodiet, visu, es nolēmu, šodien nelidojam. Vispār ir interesanti šeit runājot ar dažādiem piedzīvojumu meklētājiem. Es esmu laikam nonākusi pie tā secinājuma, ka tie piedzīvojumi tāda ļoti prātīga padarīšana. It īpaši tad, kad runājam par piedzīvojumiem dabā, jo tiešām tas dabas spēks ir tik liels, ka ir jāņem vērā un jārēķinās ar to un nevajag tur spītēt, citādi var ieiet dažādās negribētās nepatikšanās. Bet pastāsti varbūt par saviem priecīgākajiem lidojumiem vai lielākajiem piedzīvojumiem, kas tev pašam personīgi ir bijuši esot gaisā? Jā, tāds no 3000 lēcieniem ļoti daudz ir bijuši spilgti, katrs citādā veidā. Ir bijuši priecīgi lēcieni, kur cilvēks ir pārvarējis, varbūt grūti ir gājis apmācībās, bet beidzot ir salicies viss kopā un sāk sanākt un notic sev, un es varu palaist viņu vienu pašu uz lidmašīnu, teikt, viss, tu esi kursus pabeidzis, tagad vari kļūt par licencētu izplatnlaicēju. Tas ir tie brīži vienmēr, un mēs lidlaukā īstenībā svinam šos brīžus, tur viss lidlauks tur apsveic un nosvin. Tos momentus tie ir labi brīži. Tad ir bijušas lokācijas interesantas, kur esam lekuši ar izplatņiem. Es kādu laiku biju arī Latvijas armijas komandā, piedalījāmies pasaules čempionātos un sanāca eksotiskās vietās. Un tas ir iespiedies atmiņā tur kalnos Šveicē vai tur Indijā vai vēl dažādās vietās. Un tas ir iespaidīgi. Tad jā, arī mūsu visādas treniņu nometnes organizētas tur Dubajā virs Palmas esam lidojuši vai virs Tuksneša. Tas iespiežās atmiņā tie skati visdrīzāk, visvairāk. Un tad ir arī sportiskie sasniegumi, kaut kādas lielas grupas, kad lec no vairākiem lidaparātiem salido gaisā kopā, kas jau prasa tur lielu meistarību un no visas grupas kopumā. Kur ne tikai viens elements kaut ko labu izdara, bet visiem ir labi kaut kas jāspēj, jāmāk, jāsakoordinē tā, lai sanāk šī formācija. Latvijas rekordus mēs 2 gadus taisījām. Tur bija tuvu 30 cilvēkiem savācām gaisā. Bet jā, tie ir tie spilgtākie momenti. Un kas ir bijis ekstrēmākais vai kaut kāds tehniski grūtākais tev personīgi, kur tev tas tajā gaisā esot ir bijis tāds rītīgs saspringums un cerība, ka šis sanāks? Droši vien base jumpings, kur lec no klintīm. Tur ir tikai viens izpletnis, nav nekādu otro iespēju. Tur var tikai vienreiz jāizdara viss pareizi.
jo tas var slikti beigties. Īstenībā šobrīd es domāju, tas joprojām ir pasaulē bīstamākais sporta veids, un atšķirībā no izplatnēšanas parastās. Tad jā, es esmu mazliet to izmēģinājis, bet kopš kļuvu par tēvu, es šo sporta sadaļu noliku malā. Mani bija draugi, mums ir kolēģi, kas turpina to nodarboties. Tas ir ļoti, ļoti emocionāli intensīvs tāds sporta veids. Es to dabūju pagaršot, bet šobrīd es ar to vairs nenodarbojos. Jā. Tu runā par emocionālo intensitāti, un es domāju, ka tāda noteikti ir arī pietiekamā devā lecot ar izpletni, un tev ir jāatdod gan fiziski, gan emocionāli tajā brīdī, bet nosēžoties, tev ir kaut kāda pēcgarša, kaut kas, ar ko tu paliec, un droši vien ir arī kaut kāda enerģija, ko tu ne tikai atdod, bet arī iegūsti. Kas ir tas tavs personīgais iegūms? Man liekas, viņš tā kā liek asinsritē griezties un prāts strādā ātrāk. Tas tā kā mūs darbina. Un iespējams, ka tā aktīvi ar to ilgstoši nodarbojoties, pēc tam grūti atgriezties pie kaut kā vienmuļa un vienmērīgi dzīvē. Pat ja ziemā ir kaut kādi klusuma periodi, kad mēs nenodarbojamies ar izpatnēšanu, tad man liekas, ka es to varbūt pat neapzinos, bet kaut kādi fizioloģiski sāku pietrūkt. Nav asuma. Es sāku palikt apātiskāks, tur tāds lēnāks. Un man liekas, ka man prāts atslābinās pārāk. Tad man tā izplatnēšana visu laiku tā kā tāda kafija. Iešķirīja normāli. un liek darboties aktīvāk. Ko tu dari ziemā? Kā tu dabū vismaz kaut kā sev to asinsriti kustībā? Es vadu arī treniņu nometnes vējtuneļos. Ir vējtuneļi, kur ir slēgti, kur gaisa cirkulē iekšā telpās. Līdz ar to laikapstākļi to vairs neietekmē. Mums ir tāds arī aerodīm būvēts tunelis Somijā. Šobrīd ļoti ērti mums tur ir aizbraukt. Es katru otro nedēļu gan arī braucu uz turieni ar studentiem un rīkoju treniņus. Tas nozīmē, ka lidošana nekas nespēja aizstāt. Tas ir vienīgais veids, kā tavu asinsriti iekustināt. Ja? Jā, tas ļoti labi aizpild to ziemas pelēko periodu. Cilvēki, laikam, tie, kas brauc ar mani, arī droši vien līdzīgi jūtās. Viņiem tas ir izraujās no ikdienas rutīnas, izkustās, gūst nedaudz adrenalīnu un iekustās tā. Tu iepriekš pieminēji par dažādiem skatiem, kas ir redzēti visdažādākajās pasaules vietās. Es esmu no augšas vērojusi tikai caur lidmašīnas logu, un tas ir pavisam citādi, kā droši vien lēnām arī tuvoties tai zemē. Kas ir tā sajūta, ar kādu tu noraugies uz pasauli, kad tu esi tur augšā un skaties pavisam ļoti no malas patiesībā? Man komercreisos vienmēr ir domas, cik būtu forši tagad izlikt ārā. It sevišķi, kad tur ir tie nav mākoņi un ļoti labi var redzēt zemi. Man ir ļoti interesē reljefs, man patīk kartes. Es apmēram mēģinu orientēties, atpazīt pēc reljefa, kur mēs esam, pat ja man nav citi palīgi līdzekļi. Un uzreiz iztēlojos, kā tur varētu lidot. It sevišķi, ja virs kalniem lido baigi skaisti. Tur iedomājos, ka tur lidoju arī brīvā kritienā virs kalniem, atver izpletni, tur tajā ielajā varētu smuki ielidot un kaut kur smuki piezemēties. Un, tā, protams, skaidrs, ka mēs zinām, cik tur ir -50 grādi 10 kilometros. Tur bišķiņi vajag papildus ekipējumu un skābekli līdzi. Un tas ir izdarāms. Īstenībā ir lecieni arī no tāda augstuma, tikai attiecīgi jāsagatavojas. Esot gaisā, var uzzināt par dabas spēkiem daudz ko nevar uzzināt uz zemes. Par vēju jau mēs bišķiņi izrunājām, bet kas izplatnlēcējam ir saule? Saule nozīmē labu redzamību, skaidrāku laiku, siltumu. Es domāju, tas ir izplatnlēcējiem. Saule ir arī viens tāds svarīgs signāls, kad var doties uz lidlauku un baudīt to dienu gaisā, nevis telpās aiz sienām. Tā kā saule ir mūsu draugs, es teiktu. Un kā izplatnlēcējs analizē vēju, salīdzinot ar parasto cilvēku, kurš nav lidojis gaisā? Kas ir tas, ko tu redzi tajā vējā uz zemes ar savām acīm?
Droši vien, ka visvairāk tāds klasisks vējš uz zemes un augstāk ir mums apgrūtinājums visā navigācijā un arī piezemēšanās drošībā. Tāpēc šis sporta veids tomēr ir no tiem, kam vajag mazu vēju vai nekādu vēju vislabāk. Un ir kaut kāda kritiskā robeža, pie kuras mēs vienkārši vairs to nedaram. Līdz ar to varbūt kaitotājiem ir otrādāk, kamēr mazs vēja nav, tas nav interesanti vai nekas vispār nenotiek. Tad izpatniekšana un kaitošana varētu iet roku rokā. Kad lidlaukā beidzās darbība, tad mēs varētu vilkt puķus ārā un iedoties uz pludmali. Tad visu laiku būtu ko darīt. Jā. Ļoti labi. Bet kas ir tā sajūta, es domāju, vai tur ir tā brīvības sajūta? Jo tu saki lidot, un lidošana asociējas tur brīvs kā putns, tur lido visur un nav nekādu robežu. Bet es ticu, ka, un kā arī tu stāsti, ir gan daudz lietu, par ko domāt, ko darīt, tehniski, prātā, ka tur ir arī gan daudz ierobežojumi. Tad saliekot to visu kopā, kas ir tā kopējā sajūta, ko tu iegūsti? Vai tā ir joprojām brīvība, neskatoties uz visiem tiem faktoriem? Jā, labs jautājums. Tos varētu pats sev ik pa laikam uzdot. Jo es tāds analītisks un kritisks esmu, pat cik man tās atbildības nāk līdzi, tad es visu laiku lieku kopā faktus un analizēju situāciju, rīkojos gaisā. Tad diezgan konstruktīvs tas prāts darbojās tajā laikā. Tāpat laikā es redzu arī apkārt biedrus, kas ir mēdz, varbūt spēj pat vairāk atbrīvoties un vai to brīvību vairāk baudīt. Viņi tur visu laiku ir, tikai ir visu laiku kaut kāds rāmīts riņķī. Man viņš varbūt tāds izteiktāks kā instruktoram. Es sekoju līdzi, lai tās robežas mēs noturam drošībā. Bet tur ir tās sekundes, kurās mēs pilnībā tur viss uz zemes, kas bija, tas ir aizmirsies. Mēs lidojam, un kaut vai, ja tās ir 40 sekundes, 50 sekundes, tad tajās ir tikai tu un tas process. Un tad tas ir tās 10 sekundes, daļ kurām mēs to vispār darām. Tā brīdī vispār nekas uz zemes problēmas, darbs, tur mājas, rēķini, tas vispār nav galvā. Izdzēsts pilnībā ir līdz pat piezemēšanās brīdim. Vai tev ir jebkas cits šajā dzīvē, kur tu vari dabūt līdzīgas sekundes, kur tu aizmirsti pilnīgi vispārējo un esi tikai tajā brīdī? Jā, tas prāts tāda uzmācīga būt kaut kāds process ir grūti ir viņu izslēgt. Es mēģinu kaut kad brīvā laikā vēl ar motociklu braukt tur kaut kur pa Latvijas mežiem, lauku ceļiem, tā kā uzsūkt dabu un skatus. Tas process varbūt palīdz bišķiņ. Bet tomēr tas ir tāds ilgstošāks, monotonāks process, un tomēr tas prāts arī pa brīdim ieslēdzās un visu laiku kaut kādas domas atgriežas par ikdienas lietām. Varbūt tas nav tik efektīvi, jā. Droši vien, jo asākas izjūtas un kaut kas intensīvāks, jo vieglāk to prātu pabīdīt malā. Es vēl iedomājos par to, ko tu minēji iepriekš, brīdi, kad tiek svinēts, ka kāds cilvēks var lekt viens pats. Kas ir jāizdara, lai vispār tiktu līdz tādam brīdim? Kurš ir tas brīdis, kad tu uzticies kādam tik ļoti, ka tu sūti viņu debesīs vienu un gaidi uz zemes, kad atlidos atpakaļ? Tad, kad mēs esam iemācījuši izdzīvošanas ābeci, tā teikt, pašus pamatus. Tur nav vēl viss. Cilvēks tur ar 10 lēcieniem vai 8 iemācās pašu minimumu, lai pats visu to procesu nokontrolētu, atvērtu izpletni drošā augstumā, trāpītu lidlaukā, nevis mežā. Un, tāds pats minimums. Un, tas prasa varbūt pāris nedēļas, tā apmācība. Un tad jau viss, un tad arī mēs instruktori mazliet satraukti, bet sakam, lūdzu, ej, tu esi visu izdarījis, ko mēs gribējām redzēt, tagad dari pats. Protams, process sākas, pēc tam tur vēl 100 citas lietas, ko ar laiku var trenēties, bet tas minimums, jā, viņš ir izdarāms tur pāris nedēļās. Tu to minimumu esi izdarījis jau pirms krietna laika, bet kas ir tavs nākamais maksimums, jeb tavs nākamais mērķis, ko tu vēlies sasniegt, esot gaisā?
Jā, tur ir daudz disciplīnas, daudzas, kuras es pat neesmu vēl mēģinājis, un ir tādas, kurās es esmu varbūt tikai iesācējis, un kur gribas sasniegt jaunākus, labākus līmeņus. Man ļoti gribētos, lai Latvijas tas vispār, jebkura disciplīna Latvijā tomēr starptautiskā līmenī attīstītos. Jo ir viegli sēdēt tur savā mazā stūrītī, darīt visu pa vecam, un nemaz neuzzināt, ka īstenībā tur ir vēl 10 soļi uz priekšu iespējami. Bet man liekas, ka mūsu komandai Limbažos izdodas cilvēkus tādā virzienā virzīt, un cilvēki ceļo, mācās no visas pasaules, un ir cilvēki, kas mēģina tur jau sacensībās piedalīties, un tur uzreiz ir progress, un tas tā meistarība auga. Un pašam man līdzīgi droši vien. Ir kaut kādas disciplīnas, kur es gribu kaut ko darīt labāk. Tas tikai prasa daudzus atkārtojumus. Jo jā, arī izplatnēkšanā labs līmenis ir nevis 100, bet jau 1000 lēcienu mērāms. Kad tu pateici, ka tev tuvojas 3000 lēciens, man tas liekas absolūti neaptverams cipars. Un līdz ar to arī mans jautājums, vai tā ir kaut kādā mērā atkarība? Droši vien jāatzīst, ka būs, jā. Ir grūti sākt kaut ko citu darīt. Es esmu ik pa laikam domājis par citām profesijām, it sevišķi ziemas depresīvajos posmos, kad liekas, varbūt man jādara kaut kāds normāls darbs, bet kaut kā visu laiku atgriežos atpakaļ. Tā izpatliekšana jau man sūc iekšā. Pat ja es esmu sācis skatīties citā virzienā, man vienmēr kāds Reini nāc palīgā, mums tur vajag to un to un to. Un es, labi, protams, es ar prieku. Neesmu laikam nekad īsti pateicis nē. Diez, kāpēc šis ir nenormāls? Kāpēc tev pašam liekas, ka tas ir nenormāls darbs? Tur ir tie nekontrolējami elementi, neregularitāte. Es varbūt esmu romantiķis kaut kur par tiem ienākumiem. Man nav konstants tur kaut kāda ienākuma mēnesī. Un tas dažreiz tā kā spiež, kad ir kaut kādas ikdienas un ģimenes vajadzības. Bet tāpat laikā es saprotu, ka man ir kaut kāds unikāls tas pienesums, tas, ko es esmu pa tiem 20 pāri gadiem uzkrājis, kad man viņš vienkārši jānes tālāk un jādod cilvēkiem. Jo, ja ne es, kurš tad vēl to darīs? Tieši tā. Un viens jautājums, kas mani personīgi dīda, runājot ar katru cilvēku, kurš izvēlas savu dzīvi saistīt ar kaut kādu veidu piedzīvojumiem, kas ir varbūt ārpus mūsu tādiem ikdienas ritmiem, ir tas, kāpēc cilvēki to izvēlas darīt. Jo var arī nedarīt. Kā tu pats saki, varētu strādāt to normālo darbu, jo lūk, tur nestabilitāte, lūk, riski, atbildība, tas un tas un tas un tas. Bet neskatoties uz visiem šiem argumentiem, tu joprojām izvēlies darīt. Kāpēc? Laikam jau gūstu to, joprojām arī to piedzīvojumu visu laiku atpakaļ es saņemu arī pretī. Tās emocijas man droši vien ir svarīgas. Ka es esmu arī iedevis kādam kaut ko labu, un cilvēks ir priecīgs un arī ir izrāvies arī no savas rutīnas un pasaka paldies par to. Tad man liekas, ok, foršs darbs, forša diena ir pagājusi. Reini, paldies, ka tu atnāci uz sarunu. Es tev novēlu kārtīgi nosvinēt to 3000, kas strauji tuvojas, un lai tas lidojums paliek tev kārtīgi atmiņā. Super, paldies. Tā arī darīsim. Paldies tev. Tā. Tā.